Jā, vēlreiz paldies Namtēvam, paldies Latvijas Samariešu apvienībai par sadarbību ar Sociālo darbinieku biedrību un droši vien arī ne tikai ar citām pašvaldībām un tā tālāk. Mans uzdevums šobrīd ir drusciņi vēl aizkavēt, jo, kā jūs redzat, programmā ir konferences noslēgums. Skaidrs, ka visi jau drusku brīvi, bet es mazlietiņ kopsavilkšu, ko man liekas mēs šeit dzirdējām, jo man liekas vienmēr ir labi beigās atgādināt atslēgas vārdus, kurus mēs dzirdējām. Nu, pirmkārt, Uni jau rakstīja arī tiešsaistes čatā. Prezentācijas būs pieejams Sociālo darbinieku biedrības mājaslapā www.socialwork vai socialwork angliski būtu socialwork.lv. Tas jau ir tradicionāli, droši vien kādu nedēļu jau paies, bet būs viss pieejams. Un es ceru, ka arī jums, gan klātesošiem, gan tiešais skatītājiem, tie piemēri, ko jūs šodien dzirdējat, tie jūsu kolēģi vēstījumi, gan atgādināja iepriekš zināmo, gan arī pateica, ka galveno, manuprāt, vēsti, ar ko varbūt Andris prezentācijā beidza, bet, manuprāt, tā ir galvenā vēsts kopumā, kā sapņosim un viss izdosies, jo profesionālā valodā varētu teikt tā, ka nav nepiepildāmu, neizdarāmu lietu. Mums vajag vienmēr ticēt, ka jā, manā pašvaldībā arī ir iespējams tas risinājums, arī manā pakalpojumu sniegšanas vietā mēs varam vēl vairāk fokusēties uz klientu, mēs varam vēl labāk sadarboties ar kolēģiem un tā tālāk, jo viena no lietām, kas izskanēja, man liekas, visaktīvāk, vecais labais atgādinājums, ja mēs gribam radīt resursus, lai 2 + 2 ir 5, mums ir savā starpā jābūt labiem kontaktiem. Lai es varu mierīgi aiziet pie mūsu nevalstiskās organizācijas, tātad mūsu pašvaldībā vai Latvijā esošās nevalstiskās organizācijas, kolēģi vai valdes locekļi, vienalga vai aktīvisti, paprasīt zināšanas, kas ir viņam, nodot savas zināšanas, jo tā mēs radam resursus. Un tas ir tas arī, ko parādīja Gunits savā darbībā, tikai ejot, uzrunājot pat nepazīstam cilvēku. Viņi ir pirmo reizi tikai nepazīstams, pēc tam jau ir pazīstams. Tas rada tos resursus, kuri mums ir trūkst, viņi ir mums maz, un mēs paši, respektīvi, bez naudas varam to darīt. Otra lieta, kas, man liekas, izskanēja ļoti daudz, kur gan Guna, gan Dace teica, viss sākās ar atzīšanu, ka citreiz tas ir atzīt, ka mēs visu nezinām. Ir jāatzīst, ka mums ir jāiepazīst jaunas nezināmas lietas, bet vēlreiz ir jāatzīst, ka bieži vien pirmā reakcija vai pirmais refleks ir nepareizais. Un, ja mēs to atzīstam, tad mēs tālāk varam veidot arī savu profesionālo attīstību, mācīties, vai kā teikt, darīt, reflektēt un beigās noslīpēt savu profesionālu darbību līdz ideālajam vai tuvu tam. Un, lai to izdarītu, mums ir jāfokusē šis pirmais refleks, lai neizdarītu nepareizi. Mums jāsaskata, klientā ir nevis tikai problēmas un trūkumi, bet vajadzības, attiecības, intereses, resursus, jo tā ir mūsu profesijas būtība, diagnosticēt šīs vajadzības, intereses, attiecības un citas svarīgas lietas, kas jau ir klientā. Un tad to stiprinot, protams, nevajag nekritiski skatīties arī, ka ne jau mēs visi uz klientos ir tikai resursu interesi, bet, manuprāt, līdzsvarā ir tā lielākā nozīme. Vēl kas svarīgi izskanēja, ka parādīt sabiedrībai neredzamo. Un piemērs, jā, ka to var vizualizēt, kā Sanita teica, vizualizēt šos piemērus, iznest ārā, padarīt redzamus, līdz ar to pazīstamus. Es zinu, ka Rīgā, piemēram, arī mums ir pavisam jauns pakalpojums, tas ir kopienas centrs Resilience avots, ko biedrība Resilience centrs īsteno, tad viņi darbojas ar līdzīgu pieeju, ar fotovoice metodi, kad padara tos jauniešu darbus, produktīvās, pozitīvās aktivitātes redzams, un izrādās viņi ir bieži vien tādi paši cilvēki kā mēs, un mums ir daudz vairāk kopīgā nekā atšķirīgā. Tātad vizualizēt mērķa grupu, vajadzības, vizualizēt intereses. Un tas kopā rada to, ko uzdeva Una tu jautājumu. Kas tad rada to uzticēšanos? Tas, ka mēs viens otru labi pazīstam, ka mēs reaģējam savādāk, mēs reaģējam adekvāti, esam kopā.
Tas gan rada uzticēšanos no klienta puses, gan arī kolēģi starpā un paplašina mūsu iespējas. Tā kā sapņosim visi kopā, būsim sadarbībā kopā, un vēl pēdējie vārdi Unai. Man strādā mikrofons. Paldies, ka izturējāt. Es esmu ļoti pārsteigta, ka šīs rindas nav palikušas retākas, kā parasti pēc pusdienām tas notiek. Bet es esmu cilvēks, kam ļoti patīk svinēt dzīvi. Man ārkārtīgi patīk svētki, un man viņus ļoti patīk organizēt. Un tāpēc šodien Mārtiņa vārda dienā mums ir sagatavots pārsteigums Mārtiņam. Mārtiņa dienas kliņģeris, nevis Mārtiņa dienas zos. Mīļie kolēģi, tie, kas grib iet ekskursijā, Andris ir ekskursija šeit, ekskursija tur būs Mārtiņš, bet es ļoti lūdzu novērtējiet šīs mājas brīnišķīgāko, debesšķīgāko kulināru, kāds vispār var būt. Es esmu gatava visām sievietēm iedot viņu telefonu numuru, jo viņš gatavo debesšķīgi. Tātad mums ir svētku galds, lūdzu nemūciet projām. Nama tēvs mums ir atļāvis dejot līdz rītam, tā kā priecājamies, svinam dzīvi un tiešām nemūkt projām, bet izbaudam šos kopā būšanas svētkus. Paldies jums visiem liels!